Tā. Var izlasīt, lūdzu? Uzzīmē nogrieztu un salīdzina to garumu kl 1 decimetrs un 5 mm un cd 6 cm un 7 mm. Kas jādara? Ir jāuzzīmē nogrieznis 1 decimetru un 5 mm garš un tad 6 cm un 7 mm. Labi. Labi. Un 1 decimetrs 5 mm. Cik 1 decimetrs centimetros? Tas ir 10 centimetri. Labi. Tad šādi, ja? Kaut kā, jā. Ok, tad tu to arī tagad uzzīmēji, ja, burtnīcā? Un jau uzraksta kl Jā, kā to uzrakstos, tu zini? ar drukātiem burtiem. Jā, un galos, ja? Jā. Labi. Un tagad mums jāuzzīmē cd, kas ir 6 cm un 7 mm. Ir, ja? Dalībos. Ir. Un kurš tad ir garāks? Kl. Un kā tu apzīmē, zini? Kā raksta, ka kl ir lielāks par cd? Nē. Tātad šādi raksta kl un cd, un jāizdomā, ko pa vidu kāda zīme. Atceries, zini šādas zīmes vai nezini vēl? Jā, mēs esam mācījušies. Un lielāka, te mums jāuzzīmē krokodils pa Kurš pirmais vai otrais? Otrais. Jā. Krokodīls. Nākamais. Šo zīmēt nevajag. Kurš ir garāks? Augšējais ir visgarākais. Jā, var arī būt vienādi. Tas varbūt ir apmāts. Kā tu domā? Nu jā. Vai augšējais tomēr garāks? Man šķiet, ka abi ir vienādi. Ir abi vienādi, jā. Un te? Arī nevajag zīmēt. Garākais ir vidējais. Ja šādi paskatās. Nu, abi, visi ir vienādi. Jā. Tā ir optiskā ilūzija. Var izlasīt šo? Samazini. Es neredzu, kas tur rakstīts. Kādu neredzi? Augšņi tev nogriezt, jā ir? Jā. Salīdzini taisnstūru laukumus. Redzi taisnstūrus, jā? Jā. Vari uzzīmēt, lūdzu, kladītē šos taisnstūrus. Uzrakstīt 3. uzdevums un uzzīmēt taisnstūrus.
Uzzīmēji. Tad būs. Uzzīmēju. Kurš būs lielāks? Tā kā perimetrs vai Laukums. laukums vai? Vislielākais būs B, C, D, A. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu laukums ir 21, un otra taisnstūra laukums ir 16 laukumi. Rūtiņas, jā, labi. Un to pieraksta šādi te. Tad apzīmējums, bet kur tad kā raksta lielais S burtiņš un A, B, C, D, tas pie tā pieraksta. Tev varbūt arī skolā iekavās raksta, ne? Kā tev ir? Nē, mēs rakstām, kā šeit ir rakstīts. Tā kā apakšiņā pieraksti, jā? Jā. Labi. Tad galvenais tev uzrakstīt atbildi vienkārši beigās. Jā, labi. Un tad ejam tālāk. Tagad šo figūru laukums jāsalīdzina. Var arī uzzīmēt kladītē. Jā, vajag obligāti kladītē, jo šitan ir maķīgi. Ir. Forši. Kā salīdzināsim? Pēc laukuma. Jā. Kā noteiksim zaļo laukumu? Šī daļā ir skaidrs, vai ne? Re, kur es tā kā apvelku apkārt. Cik tur ir rūtiņas tajā taisstūrī? 12. 12, jā, 4 reiz 3. Labi. Un tur sanāk 14, jā, augšā ir vēl 2. 14. Un tad ir pusrūtiņas, un ja saliek pusrūtiņas kopā sanāk, tur sanāk tad 16. Tieši tā, malaci, jā, pa pusrūtiņam izveidojas 2 vēl. Un otrā pusē, otrā figūra. Otrā pusē ir bez tā 3 stūra, cik tur sanāk? 12. Arī ar 3 stūri 12, jā?
Un te 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mēs nāk 10. Oh, Un plus vēl tas, kas tur 3 stūrītī. Un cik būs 3 stūrī? 12. 3 stūrī būs 2. 2, jā. Šito tu esi mācījusies, ja? Jā. Forši. Jā, un tad atbildē varam. Ja tas uzzīmējas blakām tās figūras, tad varam vienkārši šādi uzzīmēt. Dzēš un nost. Izkrāso skatu no augšas. Tev ir krāsaini zīmuļi? Ja tev arī kaut kādi trūkst, tu vari vienkārši iezīmēt, piemēram, dzeltens, jā? Piemēram, šitas aplīt skaidrs, ka ir dzeltens, jā? Tad uzrakstīt vienkārši dzel. Šādi arī var darīt. Jā. Es Kā tu? uzzīmēšu. Koši. Tūlīt. Ir? Tūlīt būs. Ir. Ir, jā. Labi, salīdzinām. Ir, sakrīt? Es kaut kā bišķi citādāk. Es tā kā Bruno, es tā kā visu darīju pretēji, kad dzeltenais ir, ko tagad ir aplīts. Brūnais ir apakšā, dzeltais ir augšā, sarkanais ir lejā. Skaidrs, tad tev nebūs pareizi, šitā būs pareizi. Jā. Jo tu tā kā iegriez, saprati, kāpēc tā ir? Jā. Jo tas tā kā ir skats no augšas, ja skatās, tad zem dzeltenā vajadzēja būt šitiem. Labi, nekās, jā, tā kā var redzēt, ka iegriežās, jā, vai kā, varbūt šis skats palīdz tev. Labi, tagad tev šāds būs. Un domā, tagad ļoti uzmanīgi. Labi, es tūlīt. Ir? Es tikko sāku. Sāki tikai labi.
Ir. Labi, salīdzinām. Sakrīt? Jā. Super. Jā, te var salīdzināt, kā izskatītos tā. Var izlasīt uzdevumu? Rozā pantēra nolēma izveidot sev jaunu dārzu. Dārzs būs taisna stūra formā, bet kura garums būs 7 metri, bet platums 6 metri. Palīdz rozā pantērai aprēķināt dārzu laukumu, lai viņi zinātu, cik daudz sietu tur var iestādīt. Laukumu mēs... Tu māki skaitīt rūtiņas laukumā, vai ne? Jā. Labi. Un šoreiz mēs citādi izdarīsim. Tad laukums mums bija 7 un 6 metri. Šoreiz tu nezīmē, lai nesaputrot galvu. Es uzzīmēšu. Tad viena mala bija cik metri? 7. Un otra mala? 6. Labi. Un laukumu aprēķina arī kā malu reizinot ar malu. Tātad kā tas būs? Šito gan pieraksta S ir vienāds. S ir vienāds. Mala reiz mala. Ko tas nozīmē? Tā kā reizināt malas ar 2. Nē, malas garums. Pirmās malas garums reiz otrās malas garums. Tikai pirmās malas garums? 7 metri. Jā, un otrās? 6 metri. Super. Cik ir 7 reiz 6? Tas ir... Varam arī saskaitīt, ja nevaram. Es tagad skaitu. Mhm. Četrdesmit pieci. Cik tu reizi ko skaitīji? Es 7 reizes saskaitīju 6. Labi. Ko tu zini par sešniekiem? Kas cik reižu ir? Un 2 reiz sešnieks cik ir? 12. 12. Ok, tas šitas arī 12. Un cik būs 4 reiz sešnieks? 4 reizes 6 būs 44. Nē, 24. 24. 3 reiz sešnieks. Tad 12 plus 6. Plus 6. Jā, jo 2 reiz bija 12. Tad vēl viena reize klāt ir 18. Ko es to pateicu priekšā? 18. Labi, kas tālāk jādara? Tālāk mums ir jāsaskaita 24, 18. Jā. Un tas būs 45. Nav 45. Cik ir 4 plus 8? 4 plus 8. 12. 12, tad 40. 42. Kāpēc tev 45 bija sanācis? Man liekas, varbūt pārskaitīju kaut kā. Okay. Un beigās, tā kā bija doti metri, tad uzrakstīja te burtiņu un augšā maziņu divnieciņu. Tas nozīmē, zini, ko tas nozīmē? No. Tas nozīmē kvadrātmetru.
Ko nozīmē kvadrātmetri? Tas nozīmē to, ka tur ir 42 tādi kvadrātiņi, kur ir 1 metrs un 1 metrs. Var iztēloties 1 metru, 1 metru kvadrātu? Piemēram, ja tu izplatīsi plaši, cik ir garš, tavuprāt, rokas tavs izplastās? Kaut kādus 90 centimetrus. Vajadzētu būt vairāk kā metram, kad tu izplati rokas. Tur vajadzētu būt kādiem metram 20. Tad tu tā izplati abas divas rokas. Un sanāk, ja tu tā kā izplastu tādu, tāds bišķiņ ielocītām rokām izplastu vienā pusē rokas, tā kā kvadrātu tā kā censtos apkamt, un tad no otras puses vēl apkamt. Un, var sakot, tāda veida figūra būs kvadrātmetrs, viņa tā kā lakne būs, 4-stūrīts. Un tas tev skolā vēl nav, bet tagad vienkārši, lai tu zinātu. Tagad tu zini, kas ir kvadrātmetrs. Labi, tagad jāsalīdzina ir. Sanāks. Um, 5 centimetri un 1 milimetrs ir vairāk nekā 41 milimetram. Jā. Pareizi. To risinājumu var arī nerakstīt, ja tu esi sapratus visu jau. Labi, nākamais. Trīs decimetri un 2 centimetri ir vairāk nekā. Labi, vari pierakstīt šo te. Es redzu, ka saprot baigā. Liela malacis. Nākamais. Es izrakstīšu. Vairāk 7 metri un 2 centimetri. Milimetri. 2 milimetri ir mazāk nekā 171 centimetri. 71 centimetri. Kāpēc? Tāpēc, ka 7 metri ir 107 centimetri. 700 centimetri. Jā, 700 centimetri un 701 centimetrs ir vairāk nekā, jā. centimetri. Pareizi, malāc. Labi, nākamie. Es uzrakstīšu. Kurš tur ir? 29 centimetri vairāk nekā 2 decimetri un 9 milimetri. Bet, protams. 6 metri un 5 milimetri ir mazāk nekā 604 centimetri. Jā. Labi. Un tagad jāprēķina. Man uzrakstīt?
Jā, uzrakst 7. uzdevums. A piemēru. Šis tev šobrīd aptuveni varētu būt arī skolā, vai ne? Bija kaut kā tāda piemēri tev? Nē, Nebija, ja? Bet tev reizināšana ir. Tā kā šitais izstāsts grūtāks kā skolā vai tāpat? kaut kas līdzīgs izskatās. Mhm. Nu, kā pirmo aprēķināsim? Tad 9 centimetri reiz 4. Mums ir jāsaskaita 9 reizes, nē, 4 reizes 9, vai arī 9 reizes 4. Kurš būs Un- ātrāk, ja saskaitītu, ko tieši? 4 reizes 9. Jā, būtu ātrāk. Tas būs 35. Tātad, ja ir 4 reizes kaut kas, tad ir jābūt pāra skaitlim. Tas skaidrs, ka nav 35. 2 reizes 9. Cik ir? 18 Un 18 plus 18. ir Varam sadalīt kā 36. 36, jā. Var sadalīt kā 10 plus 10 un 8 plus 8, jā. Pareizi, 36 un ko galā jāpieraksta? Centimetri. Jā, vai 36 centimetri. Un bija nākamais. Nākamā vajag atjautīgi arī reizināt. Viņi ir lieli skaitļi, ko reizināt. Mums vajag pēc iespējas kaut kā ātrāk aprēķināt to. Milimetri reiz 13. Jā, Mums jāsaskaita 5 reizes 13. Un tas būs jā, bet, nu labi, nav vainas tā domāt. Es biju domājis, zini, kā varēja ātrāk 10 reizes piecinieku un tad 3 reizes piecinieku. Man tā liekas būtu ātrāk. Jo cik ir 10 reizes piecinieks? Zini, cik? 10 reizes 100. piecinieks. Atceries, ja reizina skaitli ar 10, kas notiek? Sanāk 50. Man šķiet. Jā, tieši tā, 50. Un otrā? Tad mums ir 30. Nē, nav. 15. 15. Un tad kopā mums ir cik? 65. Un kas? Milimetri. Milimetri, jā. Ja gribētu pārveidot uz centimetriem un milimetriem. Tad tas būtu 6 centimetri un 5 milimetri. Jā, varam tā uzrakstīt. Forši. 3 milimetri reiz 12. Nu, Būs 36 jā, un kas? milimetri. Jā, Vai 3 arī- centimetri. Jā. 3 centimetri un 6 milimetri. Jā. Un nākamais, kā mēs varētu ātri aprēķināt viņu? Viņu var ātri. Skatoties uz iepriekšējo piemēriņu. Saskaitīt vēl 3 reizes 12. Jā, un tas nozīmē ko? Tas būs 72 Jā. centimetri. Jā.
Labi, tad tālāk uzdevumiņš. Var izlasīt? Tev ir saredzams? Misters Bins nolēma pagatavot 6 šokolādes batoniņus. Katra batoniņa garums ir 11 centimetri. Kāds ir kopējais batoniņu garums? Mums jāsareizina tagad 6 reizes 11. Un tas būs 66. Kā tik ātri aprēķināji? Jo tāpēc, kad es zinu, kad 11 plus 11 ir 22, un 22 plus 22 ir 44, un tad vēl 22 būs 66. Super. Vai nākamais? Ir 2 taisnstūri. Es neredzu, kas tur rakstīts. Pirmā taisnstūra garums ir 6 centimetri un platums ir 4 centimetri. Otrā taisnstūra garums ir 7 centimetri un platums ir 3 centimetri. Kuram taisnstūrim ir lielāks perimetrs? Vari uzzīmēt tos abus. Jā. Arī otru? Jā, tā lai būtu saskatām. Un, lai ērtāks pieraksts, šoreiz nerakstīsim ABC, bet pierakstīsim vienkārši P un klāt vieninieciņu. Tātad šī būs pirmā figūra, pirmais taisnstūrs. Var pateikt, kā var aprēķināt perimetru pirmajam taisnstūrim? 7 plus 7 plus 3 plus 3. Jā, tas būs otrajam taisnstūrim, un kā būs pirmajam? Pirmajam būs 6 plus 6 plus 4 plus 4. Jā. Labi, nu, tad vari arī atbildes abiem diviem pateikt. Pirmajam būs 20 centimetri. Un otrajam būs arī 20 centimetri. Kāds mums ir jautājums? Kuram taisnstūrim ir lielāks perimetrs? Kuram ir lielāks? Abiem ir vienādi. Jā, tad atbildē var uzrakstīt P1 vienāds ar P2.